Mediācija ir konfidenciāls process. Konfidenciāli nozīmē to, ka līdz pat tam, ka mediātoram nav tiesības izpaust pie noteiktiem apstākļiem, ka vispār tāda mediācija ir bijusi. Ir, protams, gadījumi, kad, protams, visi zinās, ka puses iet uz mediāciju, vismaz tiesas ieteiktā mediācija, vai viena puse griezusies, piemēram, pie mediātora otra puse tika aicināta. Bet ir gadījumi, kad puses nāk pie mediātora, noslēdz mediācijas līgumu ar nosacījumu, ka neviens nekad neuzzinās, ka viņi kādreiz ir runājuši par to, ka kādreiz viņi ir piedalījušies mediācijā. Jo konfidencialitāte paredz arī tik tālu, ka neviens neuzzinās par mediāciju. Konfidencialitāte ir gadījumi mediācijā, kad mēs sēžam nevis visi pie viena galda, bet puses sēž atsevišķās istabās, tās sauktās atsevišķās sesijas, un mediātors sākumā strādā ar vienu pusi, tad nes informāciju otrai pusē, teiksim, kā starpnieks darbojās. Un šajos brīžos mediātoram nav tiesību izpaust informāciju, ko pateica viena puse otrai bez šīs personas piekrišanas. Ir bijuši gadījumi, kad, piemēram, mēs strādājam ar vienu pusi, un tā puse saka, šo es jums stāstu visu, bet šo informāciju jūs esat tiesīgi nodot manam oponentam, un šo informāciju jūs neesat tiesīgi nodot oponentam. Bet jums tā informācija ir jāzina. Un tad es eju pie otras puses, es varu izstāstīt tikai to informāciju, ko man atļauj, pirmā puse nodot un tā tālāk. Jo man, kā mediātoram, nav atļauts izpaust visu informāciju, tikai to, ko viena puse ir gatava izpaust. Tās sesijas ir ļoti sarežģītas, un atsevišķās sesijas notiek tad, kad puses nespēja pie viena galda sēdēt. Ir gadījumi, kad konfliktējušās puses ir tik niknas vienas uz otru, ka vienkārši tā konstruktīvais dialogs vispār nesanāk. Līdz ar to dažreiz ir svarīgi nosēdināt katru atsevišķās istabās, lai risinātu šo procesu miermīlīgi. Bet arī tas ir atļauts, bet ar nosacījumu, ka mediātors ievēro konfidencialitāti, mediātors respektē vienas otras puses viedokli par to, kuru informāciju drīkst izpaust un kuru informāciju nedrīkst izpaust.